2008. ir uzskatāms par vienu no neveiksmīgākajiem gadiem atjaunotās Latvijas vēsturē. Globālās finanšu krīzes sākums, Pareks bankas krahs un, protams, nežēlīgie koru kari. Par koru kara sākuma punktu var uzskatīt notikumus 24. vispārējos latviešu dziesmu svētkos, kad noslēguma koncertā kāds no koriem uzskatāmi šķībi dziedāja. Lielajā kopumā bija grūti noteikt, kurš tieši koris dziedāja šķībi. Tomēr Dobeles korim radās aizdomas, ka blakus esošais Liepājas koris nemāk dziedāt. Vaininieks tā arī netika noskaidrots, taču kopš tā laika starp abiem koriem valdīja saspīlētas attiecības. Abi kori atkārtoti tikās 2008. gada 10. septembrī Kuldīgā, kur tobrīd norisinājās Latvijas rietumu kora skate. Par galveno favorītu tika uzskatīts Dobeles baltais koris. Tomēr Liepājas melnais koris 2 mēnešus iepriekš tika mērķiecīgi gatavots un noskaņots, lai dobelnieks pieveiktu. Neskatoties uz Liepājas kora vadības pūliņiem, koru skatē kā prognozēts triumfēja Dobeles baltais koris. Pēc kora skates beigām Kuldīgas kultūras nama stāvvietā notika neliels incidents, kurā Dobeles koris netīšām uzkāpa uz kājas Liepājas kora dalībniekam. Pēc tam, kad Dobeles kora dalībnieks nedeva atļauju Liepājas koristam atkāpt, izcēlās konflikts, kas dažu minūšu laikā pārauga masu kautiņā starp abu kora dalībniekiem. Lai saņemtu papildus atbalstu, koru virsdiriģenti nolēma mobilizēt visus savas pilsētas koristus. No Liepājas karostas ceļā uz Kuldīgu devās kaujas kuģi. Bet no lidostas gaisā pacēlās iznīcinātāji un bumbvedēji. Tikmēr mobilizētos Dobeles baltā kora dalībniekus ar kara tehniku apgādāja Dobeles dzirnavnieks, kas izmantojot pārtikas uzņēmuma aizsegu patiesībā ražoja tankus un ieročus. Mobilizētās Dobeles koristu vienības virzījās uz Kuldīgu. Pirmās balss uzdevums bija lenkt Kuldīgu no kreisās puses, bet otrās balss uzdevums no labās puses. Saņēmuši informāciju par notikumiem Kurzemes pusē, Daugavas labā un kreisā krasta kori, lai izvairītos no savstarpēja militārā konflikta, 4:27 pēc Latvijas laika nolēma uzspridzināt visus Rīgas tiltus. Par to lielā neizpratnē bija Zaķu salas iedzīvotāji. Starp labā un kreisā krasta koriem iestājās augstais karš. Liepājas un Dobeles koristu vienības bija sasniegušas Kuldīgu. Militārs konflikts bija neizbēgams. Dobelnieku ložmetēji uzbruka pa ventu peldošajiem liepājnieku kaujas kuģiem. Savukārt liepājnieki bombardēja Kuldīgas tiltu, lai apgrūtinātu Dobeles tanku un korinieku pārvietošanos. Kardarbība turpinājās vairākas dienas, un tā prasīja daudz koristu balsis un dzīvības. – 2008. gada 14. septembra rītā Dobeles baltais koris kapitulēja. Viņi centās padoties jau dienu iepriekš, tomēr liepājnieki šo žestu pārprata, domādami, ka Dobeles baltais koris cenšas uzkurināt savējos, vicinot sava kora balto karogu kaujas laukā. Pēc kaujas Liepājas melnais koris novērtēja situāciju, sajutuši uzvaras garšu pārgrupējās un devās virzienā uz austrumiem. Kaujas kuģiem gan nācās doties atpakaļ pa ventu, caur karā neutralitāti ieturējušo Lembergstānu, bet pārējās korinieku vienības varēja virzīties uz priekšu.
Tikmēr 12:42 Rēzeknes Rozā koris, uzzinājis par konfliktu Kurzemē tā oficiālajā Twitter profilā, nosprieda, ka ilgi līdz kaut kam tādam viņa pusē nebūs jāgaida, tāpēc nolēma dot triecienu pirmie. Koristi sagūstīja Rēzeknei garām skrienošo Lauri Reiniku. Spīdzinot Lauri ar viņa paša dziesmām, Rēzeknes koristi uzzināja, kur un kad mēģinājums veids Valmieras sarkanais koris. Rēzeknes koris devās ceļā. Vakarā aizsargā 7:00 Rēzeknes koris ar pārsteigumu efektu iebruka Valmieras sarkanā kora mēģinājumā. Tomēr par pārsteigumu rēzekniešiem valmierieši izrādījās sagatavotāki par viņiem pašiem, un nevelti. Nosaukums sarkanais koris bija radies no koristu mafijas laikiem, kad Valmieras kora mafija tika uzskatīta par nežēlīgāko un asiņaināko grupējumu Latvijā. Rēzeknes korim cerību nebija. Sajutuši asins garšu, Valmieras sarkanais koris nolēma doties pretim Liepājas korim Rīgas virzienā. Pa ceļam valmierieši nolēma uzbrukt Cēsu alus korim. Cēsu kaujas prasīja visu atlikušo vakaru, un beigās neviens tā arī neuzvarēja. Abi kori vairs nebija spējīgi uz jebkādām aktivitātēm. Tikmēr Madonas zaļais koris izmantoja savā rīcībā esošo laika mašīnu, lai dotos uz 1592. gadu un uzveiktu viduslaiku Daugavpils oranžo kori. Lai gan Madonas zaļā kora īpašumā esošie ieroči bija galvas tiesas pārāki par Daugavpils koristu ekipējumu, viņi nebija rēķinājušies ar tā laika melnās maģijas spēku. Daugavpils oranžā kora sastāvā tika pieburts jauns dalībnieks, kas Madonas zaļo kori nosvilināja melnu. – 2008. gada 16. septembrī, saprotot situācijas nopietnību, Lembergstānes mērs nolēma atsaukt neutralitāti un iejaucās konfliktā, piedraudot pielietot savu personīgo kodola arsenālu, ja koru karos iesaistītie nepārtrauks kara darbību. 2 dienas vēlāk, 2008. gada 18. septembrī, tika parakstīts Varakļānu līgums. Šī miera līguma parakstīšana tiek uzskatīta par koru karu noslēgumu. Ja jūs brīnaties par to, kur visu šo laiku bija Latvijas armija, kāpēc neieveda kārtību valstī, tad varu jums atbildēt. Visa Latvijas armija tajā laikā piedalījās TV3 raidījumā Gandrīz ideāls vakariņas. Zupai nav nevainas. Ja tu pagaršo. Man arī. Es arī gribu, tu zupu. Man arī. Kur zupa?